Labvakar, man dārgo skatītāji! Ziemassvētki ir pavadīti un jaunais gads jau te pataiz stūri. Tāpēc es nolēmu uzsākt jaunu tradīciju Ziemassvētku īpašie video, kuros es vēlos apskatīt, kā tika pavadīts gads līdz šim un kāds varētu būt nākošais jaunais gads. Kaut YouTube aktīvis sāk augšu pielādēt tikai no septembra, gatavojos es šim veselu gadu. Sāku ar Radix ātrajiem auto krāsošanas kursiem, tad detailing mānijā es izgāju auto pulēšanas kursus. Šī gada aprīlī es uzsāku un 19. decembrī pabeidzu noliku valsts eksāmenu pusautomātiskajā mētināšanā jeb MIG 131. Protams, līdz šim mans lielākais projekts – garāža. Un gada beigās neaizmirsīsim arī par šito čalu. Kārtīgas galvas sāpes man arvien bija. Kā jau es teicu iepriekšējā video, kāpēc es tik ļoti iespringu uz to, ka es viņu vēlējos pabeigt. Tas ir dēļ šī. Šo trendu es esmu redzējis sociālos tīklos, un viņš man vienmēr ir paticis, tikai man nav bijis automobīls, uz kur to izmēģināt. Un par cik tagad uzrādās Žiguls, es sapratu, man ir jāiespringst, un gada beigās es gribu, lai viņš ir kā nedaudz tāda braukājoša reklāma. Diemžēl es nepaspēju pasūtīt uzlīmes. Man bija doma aplīmēt automašīnu ar pāris saviem MGRS iniciāļiem un teiksim, YouTube linkiem, lai jūs varētu pasakot līdzi, bet, kā nu ir, tā ir. Vismaz tik tālu es tiku. Tātad MGRS. Pagaidām tie ir tikai 4 burti, kas nevienam var neko neizteikt. Bet es nākotnē ceru, ka izdosies to pārvērst par vienu lielu brendu. Tātad, kas ir MGRS? MGRS pirmā reizē jau es sāku kā auto kopšanas pakalpojums. Un arī līdz šim, tāpēc viss šis ir noticis, gan garāžas remonts, gan viss pārējais, gan kursi. Tikai dēļ tā, lai es varētu atkal sākt piedāvāt vēl kvalitatīvāks šos te kopšanas pakalpojumus kā līdz šim. Tajos ietilps, protams, auto pulēšana, salona parastā un ķīmiskā tīrīšana, lukturu pulēšana un lukturu remonts. Nākotnē, protams, arī daudz kas cits, bet nu sāksim ar mazumiņu. Viss šī ideja kanālam un sociāliem tīkliem ir, lai es to veidot kā tādu portfolio, kuros jūs kā skatītāji varētu nākt un novērtēt mans darbs. Un, protams, pēc tam izvērtēt, vai es esmu labs meistars, pie kā atzīt savu automašīnu. Diemžēl garāžas remontu man šogad neizdevās pabeigt. Ir vēl pāris sīkumi, kā sadalas kaste un skurstenis ar krāsniņu, ko es pavisam noteikti līdz gada beigām gribu uzstādīt, jo bez krāsniņš šeit ir sasodīti augsti. Tas par aizējošo gadu. 2026. gads, manuprāt, būs izaicinājumiem un dažādiem notikumiem pilns, bet sāksim visu pēc kārtas. Par YouTube es noteikti varu teikt, ka janvārs un februārs būs tikai garāžas pārbūves video, jo es vēlos pieraut klāt tuvāk realitātei jau to, ko es esmu izdarījis. Un man tad būs vieglāk, tā teikt, menedžēt vispār visu savus sociālos tīklus un vieglāk atrādīt, ko es te vispār daru un ņemt un turpināt. Tuvāk pavasarim man ir plāni par savu ikdienas automašīnu Toyota Corolla Verso. Protams, arī sievas auto ir jāremontē. Un šitais vispār, nezinu vēl joprojām, ko ar viņu darīt.
Bet sīkāk es nevēlos stāstīt, jo viena lieta ir mani plāni, un viena lieta ir, protams, kas reāli izdosies. Jo kāpēc es to saku? Mēs dzīvojam ekonomiski un ģeopolitiski nestabilā laikā, un viss tas, ko tu šodien esi saplānojis, un tev var likties, ka tas ir nesalaužams, rīt ārēja apstākļi ietekmē, tas viss var pazust. Diemžēl. Bet es domāju, ka dēļ tā nav jāatsakās no saviem sapņiem, vai ne? Par cik šis noteikti šogad ir pēdējais video, es lūdzu jūs atstāt komentārus par visu to, kā jums izskatās, kāda ir video kvalitāte, vai viņi vispār ir interesanti, vai viņi spēj ieinteresēt, vai kā savādāk. Varbūt jūs neapmierina kaut kāds sīkums, ko es vienkārši neesmu pamanījis. Bet ar to mēs arī beigsim, tāpēc liels paldies, un es novēlu jums, lai izdodās īstenot jūsu sapņus un idejas. Lai veiksmīgs un pozitīvs 2026. gads. Paldies! Čau!